tas, kas man likās zīmīgi, velkot paralēlis starp to, kā Bonds panāk vēlamo rezultātu. Nu, cīnās viens pret visu pasauli, zinām, brīdam lietas tur dara. Tad, kad skatāmies Bonda filmas, mēs nevis domājam, vai viņš izdzīvos, bet kā viņš to izdarīs. Bridžā ir tieši tāpat, faktiski tev ir jāizdomā, kā to izdarīt. Bridž ir tā spēle, kur pat zaudējot var uzvarēt. Bowling ar šampanēci ir tas, ar ko mēs sāksim, kas bija filmā Skyfall, Bonda dzēriens. Bridž baudījuma vakars ir tas, kur mēs satiekam gan jaunas paziņas, gan arī saņemam jaunas emocijas. Par to, kā Bonds ar šo ļauno draksu spēlē Bridžu. Džeims ir dalītājs. Džeimsam ir savukārt tāda kārts. Tikai 5 krusti, toties cik daudz kāru. Kontra. Džeims jau to vien gaidīja. Rekontra. Kopā visās grāmatās Bonds ir patērējis aptuveni 318 kokteļus. Ir ļoti interesanti, ļoti garšīgi. Nākat pagaršot par pašiem dzērieniem. See him move through the smoke and mirrors, heal his presence in the crowd. Other girls, they gather. Man šeit ļoti fēni ir atnākt šeit cilvēkiem, kuriem 100 reizes lielāka pieredze visādās jomās, nekā man šeit stāstīt, cik svarīgi būt latviešu. Tā kā man šeit forši un valdā. Tad jā, ka tu arī izbaudīs Bridžu. Paldies! Lai jums veiksmīga spēle! Matīs Žilinskis, Roberts Rastas šovakar pie jums! Izsolē saistīta ar Džeimsu Bondu šī grāmata. 70. gadu tādu ažūrīgu komplektiņu. Pierakstu grāmatiņu. Zīmulīši, kur ir visas 4 mastas. Oriģināls. Piekariņš, atslēga, redziet. Ienākumi no šīs izsoles aiziet Latvijas Bridža attīstībai. Pieklājīgie 30 eiro. 50 eiro. 100 eiro. Lai iet komplektā vēl tad arī ekskluzīvs teļaku viskijs. 150 eiro, 3 reizes pārdots.